Lai slavēts Dievs, esi sveicināts un Dievs svētīt šajā jaunajā Dieva žēlastības dienā, un ne tikai dienā, ir sācies jauns mēnesis. Acīm nemanot, burtiski kā viens mirklis ir paskrējis janvāris un jau 1. februāris. Un Dievam ir nodoms šai dienai arī tev. Viņš zināja šo dienu pirms daudziem gadiem, kad tevis vēl nemaz nebija. Bībele saka, ka viņš zināja mūsu dienas, ka to vēl nebija nevienas. Dievs ir brīnišķīgi sakārtojis tavu un manu dzīvi, un ir brīnišķīgi dzīvot viņa gribā, vai ne? Šis ir vēstījums īsi par galveno. Un šodien es turpinu skatīties Jēzus lūgšanā par tevi un par mani. Un 24. pantā Jēzus saka: Tēvs, es gribu, lai kur es esmu, arī tie ir pie manis, ko tu man esi devis, lai viņi redzētu manu skaidrību, ko tu man esi devis, tāpēc, ka tu mani esi mīlējis pirms pasaule bija radīta. Kāds apsolījums, kāda cerība, kāds brīnišķīgs vārds. Viņš saka: Tēvs, es gribu, lai kur es esmu, arī tie ir pie manis. Tas ir kā garantija tam, ka tu un mēs būsim pie viņa. Tai dienā, kad atstāsim šo čaulu, šo miesu un ar savu garu priekā dosimies pie Jēzus. Kādā citā vietā mēs lasījām, ka viņš aiziet mums vietu sataisīt un ka viņš mums sagatavo mājas vietu. Un te viņš saka: es gribu, lai tie, kas man tic, ir pie manis. Un tas paver plašas perspektīvas nākotnē. Nepavelti Bībele saka, tavā priekšā ir droša nākotne, un tava gaidīšana tevi nevils. Brīnišķīgs apsolījums. Jēzus ir lūdzis, un mēs zinām, ka Dievs atbild uz ticīgo lūgšanām. Tāpēc mums ir gandrīz vai garantēts, ja mēs turēsimies pie Jēzus, ja mēs mīlēsim, ja mēs būsim vienoti, mēs būsim pie viņa. Ir lietas, kuras savā dzīvē vajag atmest. Viena no tādām lietām ir aprunāšana, tenkošana, apspriešana. Es bieži vien sevi pieķeru pie vēlmes kādu apspriest, un tā ir slikta vēlme, man nāks to nožēlot, jo tas nāk no mūsu cilvēcīgās dabas. Mums patīk pārspriest citu dzīves, un nereti mēs runājam lietas, par kurām mēs neesam pārliecināti. Es aicinu šodien atmet to un aizmirst par to. Neskaties uz citiem, skaties uz sevi. Pārlasi 1. psalmu, tur ir ļoti labi pateikts, kas sagaida tos, kas nesēž paļātāju pulkā. Un tajā pašā laikā viņš saka, lai viņi redzētu manu skaidrību, ko tu man esi devis. Par šo skaidrību es nu pat arī runāju. Mums ir jābūt skaidrībai lietās, kas mūs neskar, un lietās, kas mūs skar. Mums ir jāiet prom no tām situācijām, kurās mēs varam palikt neskaidri. Es tā teikšu. Un gluži tāpat kā, varbūt tu esi tāds malacis, kuram tāda lieta nepiemīt, bet man gadās šajā lietā paklupt, un es lūdzu, lai Dievs man to piedod. Es neesmu labāka par tevi, ne par mata tiesu. Es neesmu svētāka par tevi, ne par mata tiesu. Bet es zinu vienu. Dievs mani mīl tāpat kā Jēzu mīlēja. Dievs tevi mīl tieši tāpat, kā viņš Jēzu mīlēja. Un es gribu pateikties Dievam par to, ka viņš ir tik ļoti labs, kā ir ar tevi. Darīsim to kopā? Mīļais Jēzu, paldies par tavu žēlastību un to skaidrību, ko tu mums esi devis. Kungs, palīdz mums noturēties šajā skaidrībā, Dieva vārda skaidrībā, bezgrēka skaidrībā, svētumā un šķīstībā, dzīvojot tev un cilvēkiem mums ar līdzās.
Kungs, palīdz mums viņiem kalpot ar tavu mīlestību, ar to mīlestību, ko tu mūsos esi ielicis, un parādīt viņiem to skaidrību, ko tu mums esi parādījis. Lai par manu šo dienu, par šo 1. februāru šajā gadā, tev, Dievs, ir slava, tev gods un tev pateicība. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.